Kenets Ervīns Heigens. Kā atbrīvot savu ticību? Pirmā nodaļa. 3 apliecināšanas veidi. Jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Vēstule romiešiem 10. nodaļa, 10. pants. Jaunajā derībā ir runāts par 3 apliecināšanas veidiem. Pirmais – Jēzus Kristus kā kunga apliecināšana. Otrais – ticīga cilvēka grēku apliecināšana, jeb izsūdzēšana. Un trešais – ticības Dieva vārdam Kristum un Dievam Tēvam apliecināšana. Jāņa evaņģēlija 16. nodaļā Jēzus izteica ļoti svarīgu apgalvojumu. Viņš teica, ka Svētais Gars pārliecinās grēcinieku tikai par vienu grēku, tādēļ, ka tie netic man. Jāņa 16. nodaļa no 7. līdz 10. panti. Jums ir labāk, ja es aizeju. Ja es neaizeju, aizstāvis pie jums nenāks. Bet, ja es aizēju, es viņu sūtīšu pie jums. Un atnācis, viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Par grēku, tādēļ, ka tie netic man. Par taisnību, tādēļ, ka es aizēju pie Tēva. Cik bieži mēs esam uzstājuši uz to, ka grēciniekam ir jāizsūdz visi jebkad darītie grēki, lai viņš varētu tikt glābts. Taču patiesībā viņš pat gribēdams nevarētu izsūdzēt visus jebkad izdarītos grēkus, jo nespēja tos visus atcerēties. Nē, grēciniekam vissvarīgākais ir apliecināt Jēzu par savu kungu. Jaunajā derībā minētais otrais apliecināšanas veids attiecas uz ticīgu cilvēku, kurš izdarīdams grēku ir ārpus sadraudzības ar Dievu. Tā ir ticīga cilvēka izdarīto grēku apliecināšana jeb izsūdzēšana. Jānis saka, ja atzīstamies savos grēkos, apliecinām savus grēkus angļu valodā, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 9. pants. Trešais apliecināšanas veids ir savas ticības Dieva vārdam, Kristum un Dievam Tēvam apliecināšana. Mateja 3. nodaļa, 5. līdz 6. panti. Tad pie viņa, Jāņa Kristītāja, izgāja Jeruzalema, visi Jūdeja un visi Jardānas apgabals, un visi atzina, apliecināja angļu valodā, savus grēkus, un Jānis tos kristīja Jardānas upē. Šajā rakstu vietā attēloti Dieva derības ļaudis, jūdi, kas apliecina jeb atzīstas savos grēkos un tiek Jāņa kristīti. Tās nebija kristiešu kristības, jo Jēzus vēl nebija nomiris un augšām cēlies. Kaut arī Jānis nekristīja Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, viņš kristīja Tēva vārdā. Jāņa laikā ticošie bija bauslībai padotie jūdi. Par jaunās derības ticīgajiem ir runāts apustuļu darbos 19. nodaļā, 18. pantā, kur teikts: daudzi ticīgie nāca, atzinās, apliecināja angļu valodā un izstāstīja, ko bija darījuši. Tie bija kristieši, kuri bija grēkojuši. Te nav teikts, ko viņi izsūdzēja, bet no konteksta ir acīm redzams, ka viņi izsūdzēja jeb apliecināja, ka bija nodarbojušies ar burvestībām. Viņi to nedarīja tāpēc, lai tiktu glābti. Viņi jau bija glābti, un tagad viņiem bija vieglāk atzīties tajā, ko bija darījuši. Kāds pilna evaņģēlija misionārs pastāstīja man par atmodu, kas 1958. gadā sākās Brazīlijā. Tolaik tika glābti 268 000 cilvēku, un gandrīz 100 000 tika kristīti Svētajā garā. Gada laikā tika uzceltas vairāk nekā 100 draudzes. Tā ir atmoda, jo īpaši tad, kad saprotam, ka 99% cilvēku bija Romas katoļi. Misionārs sacīja: es Brazīlijā pavadīju 7 gadus, mums bija neliela misijas bāze un 37 svētdienas dievkalpojumu apmeklētāji. Es sāku vairāk laika veltīt vārda izzināšanai, gavēšanai un lūgšanām. Gavēšana un lūgšana vien to nepaveica, man vajadzēja pieņemt un piekrist Dieva plānam. Gavēšana un lūgšana vien deva man vairāk laika, lai gaidītu uz Dievu. Laikā, kamēr gaidīju uz Dievu, es nesludināju ne pret vienu. Es sāku sludināt to, kas bija teikts vārdā. Katoļiem bija dziesma par asinīm, un mēs to pielāgojām un paņēmām kā galveno dziesmu mūsu telts sapulcēs. Uzsākot dziesmu, cilvēki domāja, ka esam katoļi un nāca pūļiem.
Ja viņi vaicāja, vai esam katoļi, mēs teicām, jā, tikai ne Romas katoļi. Vārds katoļi nozīmē vispārējs, un mēs ticām, ka ir viena universāla draudze. Žurnāla The Pentecostal Evangel 1942. gada izdevumā es izlasīju kāda kalpotāja rakstu, kurš bija pievedis Kristumu daudzus Romas katoļus. Viņš rakstīja, ka nekad nav teicis katoļiem to, ka viņi tic nepareizi. Strīdēties par reliģiju ir laika izšķiešana. Viņš teica, es atrodu kaut ko, kur mēs esam viensprātis. Es pievēršu viņu uzmanību sacīdams, ka ticu Marijai vairāk nekā viņi. Es parādu vienu apustuļu darbu grāmatā, kur Marija bija augšsistabā un tika piepildīta ar Svēto garu. Viņš turpināja, es viņiem saku, ka esmu sekojis Marijas piemēram un arī esmu piepildīts ar Svēto garu. Tiklīdz viņi ierauga, ka Marija to darīja, arī viņi ir gatavi tam. Es neuzdrošinos teikt, ka viņiem vispirms ir jātop glābtiem. Es vien saku, lai viņi nokrīt ceļos, viņi tam neiebilst. Tad mēs lūdzam. Es lūdzu, lai viņi vispirms izsaka grēcinieka lūgšanu un tad tālāk pa taisno vadu uz Svētā gara saņemšanu un runāšanu mēlēs. Pēdējā draudzē, kuru ganīju, es apciemoju kādu ģimeni, kurā sieva bija glābta, bet vīrs nē. Uz manu uzaicinājumu atnākt uz draudzi viņš atbildēja, nē, es neiešu. Tad, kad es tur esmu, pār mani nāk grēku nožēla. Es atbildēju, tieši to mēs vēlamies. Viņš teica, šorīt pie brokastu galda mana sieva man jautāja, kāpēc es neesmu gatavs atstāt nepareizo un saņemt glābšanu. Viņa to nezina, bet paiet nedēļas, kad esmu atsacījies no visa nepareizā, bet vienmēr atkal pie tā atgriežos. Šim vīram nevajadzēja ne no kā atteikties, lai saņemtu glābšanu. Bībelē mums ir apsolījums. Un ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts. Vēstule Romiešiem 10. nodaļa 9. pants. Tā ir vienīgā apliecināšana, kas grēciniekam ir jāizdara, jo Dieva skatījumā viņš ir vainīgs tikai vienā grēkā, tajā, ka viņš ir atteicies no Jēzus Kristus kā sava glābēja un kunga. Dievs no mums pieprasa, lai mēs apliecinām Jēzu Kristu kā kungu. Pieprasīt no grēcinieka izsūdzēt grēkus, pirms viņš ir kļuvis par jaunu radījumu, būtu tikpat muļķīgi kā tas, ja cietumu uzraugs teiktu cietumniekam. Es tevi atbrīvošu, ja tu atzīsies, ka esi cietumā. Tas ir acīm redzams fakts, tāpat arī acīm redzams fakts, ka grēcinieks ir velna bērns. Grēciniekam ir jāapliecina Jēzu Kristu par savu kungu. Viņam ir jāatļauj Jēzum dominēt viņa ikdienas dzīvē. Visa evaņģēlija būtība ir Jēzu kā kunga apliecināšana. Ievēro frāzi, ja tu ar savu muti apliecināsi. Apliecināt nozīmē izrunāt. Mūsu mutē ir jāizrunā vārdus. Apliecināšana nav domāta tikai mums, tā ir domāta arī pasaulē ap mums. Reiz, kad sludināja Dalasā, kāds vīrs draudzē man teica, mums katru rītu pirms darba ir vīru lūgšanas. Viens no vīriem nāk jau 6 mēnešus, 5 dienas nedēļā, bet viņš vēl nav glābts. Man šķiet, ka jūs varētu viņam palīdzēt. Mani iepazīstināja ar šo vīru sestdienas vakara mācību nodarbības laikā. Brīdī, kad es uz viņu paskatījos, es skaidri zināju, kāda ir problēma. Liecību dievkalpojuma laikā es viņam teicu, piecelies un apliecini, ka esi glābts. Vīrietis satrūkās. Viņš skatījās apkārt un mazliet stostīdamies pateica, diemžēl, es vēl neesmu glābts. Es teicu, tev rokās ir Bībele, vai ne? Atver vēstuli Romiešiem 10. nodaļu 9. līdz 10. pantu un izlasi skaļi. Viņš lasīja, un ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts, jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Es lūdzu, lai viņš atkārto pēdējo teikumu. Ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Es teicu, tas ir skaidrs, ka tu neesi glābts, kamēr neesi apliecinājis to ar muti. Tagad apliecini, ka esi glābts. Nu, viņš teica, es nejūtos kā būtu glābts. Tā tas ir, es teicu, tu nevari just kaut ko, kā tev nav, un tu nevari to iegūt, kamēr neesi to apliecinājis. Es īsti neticu, ka man tas būtu jādara, vīrietis atbildēja. Es teicu, esmu dzirdējis, ka tu 6 mēnešus nāc uz šo draudzi un lūgšanām. Tā ir, viņš noteica, esmu raudājis un nožēlojis grēkus 6 mēnešus. Es sacīju,
Tu vien neesi pieņems šo pantu sev, nostājies un apliecini to. Vīrietis atbildēja: Es ticu šajos pantos teiktiem, ka Jēzus nomira par maniem grēkiem un uzcēlās no mirušajiem. Dievs viņu uzcēla, lai es tiktu attaisnots, tāpēc es tagad pieņemu viņu kā savu glābēju un apliecinu viņu kā savu kungu. To pateicis, viņš ātri apsēdās. Pēc pāris minūtēm viņa seja sāka mirdzēt, un viņš pēkšņi iekliedzās. Vēlāk viņš man teica: Kaut kas notika manā iekšēnē tad, kad biju to apliecinājis. Es viņam sacīju: Jā, tavā garā tika ielikta mūžīgā dzīvība. Mateja 10. nodaļa, 32. līdz 33. panti. Tad nu ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu sava debesu tēva priekšā. Bet, kas mani nolieks cilvēku priekšā, to arī es noliekšu sava debesu tēva priekšā. Apliecināšana cilvēku priekšā signalizē to, ka esam sarāvuši saites ar pasauli, ka esam samainījuši kungus. Tā nodefinē mūsu atrašanās vietu. Apliecinot Jēzu par savu kungu, mēs nekavējoties nonākam viņa pāraudzībā, aprūpē un aizsardzībā. Ticīga cilvēka grēka izsūdzēšana. Otrais apliecināšanas veids attiecas uz ticīgu cilvēku, kurš izdarīdams grēku, nokļūst ārpus sadraudzības ar Dievu. Grēkojot, mēs zaudējam savas liecības spēku. Grēks vienmēr noslāpē gaismu. Ticība jūtas nedroši tumsā, kas ir pārtraukta sadraudzība ar Dievu. Piemēru pārtrauktai sadraudzībai ar Dievu mēs varam atrast 137. psalmā. Izraels bija grēkojis un aizvests gūstā. Viņi atcerējās Ciānu, viņu ārfas bija pakārtas vītolos, un viņu ienaidnieki prasīja, lai viņi dzied. Izraels sauca: Kā lai dziedam kunga dziesmu svešā zemē? Ticībai nav dziesmas tad, kad ir zudusi sadraudzība ar Dievu. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa no 3. līdz 7. pantam. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Un mēs jums to rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām, ka Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu, un viņa dēla Jēzus asinis mūs šķīstīja no visas apgrēcības. Ievēro to, ka vārds sadraudzība šajos pantos ir minēts 4 reizes. Šie vārdi nav rakstīti grēciniekiem. Tie ir domāti ticošajiem 2 iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir brīdinājums uzturēt sadraudzību ar Dievu, un otrkārt, lai parādītu to, kā atjaunot sadraudzību. Dievs teica, ka mēs melojam apgalvojot, ka mums ir sadraudzība ar Dievu, bet tai pašā laikā mēs dzīvojam tumsā. Viņš teica, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 9. pants. Mēs zinām to, kad esam grēkojuši. Mūsos ir sensors, kas paziņo, ja esam rīkojušies nepareizi. Ja mēs neko nezinām, tad mums nevajadzētu censties kaut ko atrast, ar ko sevi apsūdzēt. Nemitīgi meklējot kaut ko, par ko sevi apsūdzēt, mēs nozogam sev ticību. Ja reiz esam kaut kur nošāvuši greizi, tad mums nevajadzētu ilgi gaidīt, bet gan tajā pašā mirklī teikt: Kungs, es kļūdījos, piedod man. Viņš piedos, un mēs turpināsim būt sadraudzībā ar Dievu. Tajā brīdī, kad mēs izsūdzam savus grēkus, viņš piedod mums, un mēs varam stāvēt viņa klātbūtnē tā, it kā neko nepareizi nebūtu darījuši. Mums nav jāizsūdz savus grēkus atkal un atkal no jauna. Tāda rīcība mūsu garā rada vājumu, šaubas un grēkapziņu. Ja reiz esam vienreiz izsūdzējuši savu grēku, viņš mums ir piedevis un ir to aizmirsis. Tāpēc arī mums to būtu jāaizmirst. Dievs savā vārdā ir teicis: Es esmu tas, kurš izdzēš tavus noziegumus pats sevis dēļ un nepiemin tavus grēkus. Jesajas grāmata 43. nodaļa 25. pants. Ja jau Dievs neatceras to, kas bija par iemeslu sadraudzības saraušanai, tad arī mums nevajadzētu to atcerēties. Pretējā gadījumā Dievs nebūs tas, kurš mūs apsūdzēs,
bet gan velns, kurš tādā veidā centīsies gūt virsroku pār mums. Vēstulē Ebrejiem 8. nodaļā 12. pantā mēs lasām: jo es būšu žēlīgs pret viņu pārkāpumiem un nepieminēšu vairs viņu grēkus. Esmu dzirdējis cilvēkus sakām: es nezinu, vai kungs mani dziedinās vai nē, esmu grēkojis, esmu kļūdījies. Taču Dievs ir teicis: jo es būšu žēlīgs pret viņu pārkāpumiem un nepieminēšu vairs viņu grēkus. Tad, ja esi lūdzis viņam piedošanu, viņš vairs neatceras to, ka tu būtu kaut ko nepareizu izdarījis. Citiem vārdiem sakot, ticīgam ir jābūt labprātīgam piedot sev tieši tāpat, kā tēvs bija labprātīgs viņam piedot. Daudz cilvēki ir nozaguši sev ticību, jo nav gatavi sev piedot. Viņi sevi patur zem apsūdzības, kas tādējādi atņem viņiem ticību. Ievēro to, kas ir teikts Jākaba vēstulē 5. nodaļā no 14. līdz 15. panti. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai pieaicina draudzes presbiterus un tie, lai lūdz Dievu pār viņu, svaidīdami viņu ar eļļu kunga vārdā. Un ticības lūgšana izglābs neveselo, un kungs viņu uzcels, kaut arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Mēs šo rakstu vietu mēdzam lietot mācot par dziedināšanu, bet reizē mēs neizlasām pēdējo frāzi: un ticības lūgšana izglābs neveselo, un kungs viņu uzcels. Kaut arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Es reiz lūdzu par kādu vīru, un es zināju, ka viņš dzīvo grēkā. Es zināju, ka viņš ik pa laikam paklūp, izdarot vienu un to pašu kļūdu atkal un atkal no jauna. Lūgdams par to es teicu kungam: es nezinu, ko iesākt ar šo vīru. Galu galā viņš vienu un to pašu ir darījis atkal un atkal no jauna. Kungs man atbildēja: kā tev šķiet, vai es tev prasītu darīt kaut ko tādu, ko es pats nedarītu? Pēteris teica: cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Vai pietiek līdz 7 reizēm? Mateja 18. nodaļa 21. pants. Es atbildēju: es tev nesaku līdz 7 reizēm, bet gan līdz 70 reizes 7. Tas ir 490 reizes. Vai es tev prasītu darīt kaut ko, ko es pats nedarītu? Es atbildēju: nē, jo tas būtu netaisnīgi, un tu neesi netaisnīgs. Kungs man teica: es piedošu šim vīram, bet tu ej un lūdz kopā ar viņu. Mēs reizēm domājam, tas cilvēks ir rīkojies nepareizi, viņam nāksies nopļaut savas nepareizās rīcības sekas, un patiesībā viņš tagad ir slims tāpēc, ka ir rīkojies nepareizi. Reizēm sarauta sadraudzība var veicināt slimību, bet kungs saka: kaut arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Mēdz būt cilvēki, kuri paši sevi izrunā ārā no ticības. Viņi domā, ka viņiem ir jāguļ slimības gultā tāpēc, ka viņi ir grēkojuši. Taču Dievs saka: un ticības lūgšana izglābs neveselo, un kungs viņu uzcels, kaut arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Jākaba vēstule 5. nodaļa 15. pants. Līdz ar dziedināšanu nāk arī piedošana. Es par šo tēmu reiz sludināju kādā sanāksmē. Apgabala policijas priekšnieks man teica: agrāk es nebūtu piekritis tam, ko jūs mācat. Pirms kļuvu par policijas priekšnieku, es biju draudzes gans, un mēs bijām uzcēluši jaunu namu. Mūsu draudzē nebija daudz vīriešu, līdz ar to viss ēkas maksājuma smagums gulās uz sievietēm, kas darīja visu iespējamo, lai tos nomaksātu. Draudzē bija kāds vīrietis, kuram finansiāli veicās labāk par citiem. Viņam piederēja uzņēmums. Kaut arī mums tik ļoti bija nepieciešama viņa palīdzība, viņš nedēļā ziedoja ap $1. Kādu nakti ap 1:30 iezvanījās telefons. Šis vīrietis bija salauzis potīti. Viņa kaimiņš, Romas katoļticīgais, bija kopā ar viņu, un viņi bija runājuši par dziedināšanu. Kaimiņš bija teicis, ka tad, ja es lūgtu par viņu, Dievs viņu dziedinātu. Es biju pārliecināts, ka Dievs viņu nedziedinās, jo viņš bija tik neusticams kunga darbā. Tomēr es apģērbos un devos uz viņa māju. Es uzliku savu roku uz vīriešu potītes un teicu: Dievs, dziedini viņu Jēzus Kristus vārdā. Savā garā es zināju, ka Dievs viņu dziedinās. Viņš izleca no gultas uz savainotās kājas un tūlīt pats sāka staigāt. Es devos mājās, bet nespēju saprast, kāpēc kungs viņu dziedināja. Tad kungs man atgādināja rakstu vietu no Jākaba vēstules. Kungs viņu uzcels, kaut arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Es zināju, ka šis cilvēks bija lūdzis Dievam piedošanu, jo bija dzirdējis viņu lūdzam: Dārgais Dievs, piedod man visu, ko esmu darījis nepareizi.
Policijas priekšnieks turpināja. Draudze auga. Iesākoties 2. pasaules karam, apmēram puse no cilvēkiem pārcēlās uz dzīvi citur, un izskatījās, ka apgabalam nāksies apmaksāt draudzes īpašuma maksājumu. Bet šis vīrs piecēlās un paziņoja: es to apmaksāšu. Karā laikā viņš samaksāja vairāk nekā $4000 par draudzes īpašumu. Vēstule ebrejiem 10. nodaļa no 1. līdz 4. panti. Bauslībai ir vienīgi nākamo labumu ēna, bet ne pats lietu tēls. Ar vieniem un tiem pašiem kaujamajiem upuriem, kas ik gadu pastāvīgi tiek pienesti, tā nespēja darīt pilnīgus tos, kas ar tiem nāk. Jo citādi vai gan upurēšana nebūs mitējusies, ja upurētāji reiz par visām reizēm šķīstīti neapzinātos visus grēkus. Ar šiem upuriem gadu no gada tika atgādināti grēki, bet vēršu un āžu asinis taču nevar atņemt grēku. Šajā rakstu vietā mēs lasām, ka vēršu un āžu asinis nespēja pilnībā izdzēst grēkus, tās tikai uz laiku grēkus apklāja. Grēks un grēka apziņa cilvēku sirdīs palika. Taču Dievs mūs ir izpircis no grēka apziņas, kā to redzam 1. Jāņa vēstulē, 1. nodaļā, 9. pantā. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns, un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Pēc tam, kad esi izsūdzējis Dievam savus grēkus, tev vairs nevajadzētu par tiem atcerēties. Ja Dievs tos neatceras, tad kāpēc tas būtu jādara tev? Jo tikai tā tu vari saprast to, ko nozīmē ar pārliecību tuvoties Dievam lūgšanā, zinot, ka viņš pavisam noteikti tevi dzird. 2. nodaļa. Apliecināšana. Ticības atslēga. Jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Vēstule romiešiem 10. nodaļa, 10. pants. Iepriekšējā nodaļā mēs runājām par apliecināšanu. Augstāk minētajā rakstu vietā ir runāts par apliecināšanu un glābšanu, taču šis princips darbojās visā, ko mēs saņemam no Dieva. Kāpēc? Tāpēc, ka visu, ko saņemam no Dieva, nāk pa to pašu ceļu – ticību. Ar sirdi tic par dziedināšanu un ar muti to apliecina. Ar sirdi tic par svētā gara kristību un ar muti to apliecina. Visu, ko tu saņem no Dieva, nāk pa to pašu ceļu. Tas ir redzams Marka evaņģēlijā 11. nodaļā 23. pantā. Patiesi es jums saku, ja kāds šim kalnam teiks, celies un meties jūrā, un kas nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks tas, ko viņš saka, tad viņam tas, ko viņš saka, angļu valodā, arī notiks. Šajā pantā Jēzus piemin ticību vienreiz un apliecināšanu jeb sacīšanu 3 reizes. Kungs runāja ar mani par šo principu un teica: tev par sacīšanu vajadzēs sludināt 3 reizes vairāk nekā par ticēšanu, tāpēc, ka maniem bērniem ir atziņa par ticības nozīmi, bet viņi nav vēl līdz galam sapratuši sacīšanu jeb apliecināšanas nozīmi. Nekur Bībelē nav teikts, ja tu vien ticēsi ar savu sirdi, tu saņemsi atbildi. Bībele māca, ja tu tici ar savu sirdi un apliecini to ar savu muti, tu saņemsi visu, ko lūgsi. Vēstulē romiešiem 10. nodaļā 8. pantā ir teikts: bet ko tā saka? Tas vārds ir tev tuvu, tavā mutē un tavā sirdī, un tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Ievēro, ka ticības vārdam ir jābūt gan tavā mutē, gan tavā sirdī. Tikai nedaudz kristieši ir sapratuši apliecināšanas nozīmi savās dzīvēs. Diemžēl, lietojot vārdu apliecināšana, cilvēki automātiski to saista ar grēku izsūdzēšanu, vājumu un neizdošanos. Tā ir apliecināšanas negatīvā puse, bet ir arī pozitīvā puse, un Bībelē daudz vairāk ir pieminēta šī puse, nevis negatīvā. Skaidrojošajā vārnīcā ir teikts, ka apliecināt nozīmē apliecināt, jeb izsūdzēt kāda kļūdas, atzīties ticībā. Ja mēs tikai daļēji izpratīsim apliecināšanas nozīmi un nepārtraukti apliecināsim savas kļūdas un neveiksmes, mūsu kristīgā dzīve būs izkropļota un radīs vājuma, grēka un neizdošanās apziņu mūsu garā. Kristietība tiek saukt par lielo apliecināšanu. Kas tad ir apliecināšana?
Pirmkārt, tā nozīmē runāt to, kam mēs ticam. Otrkārt, tā nozīmē sniegt pierādījumu tam, par ko esam pārliecināti savās sirdīs. Treškārt, tā nozīmē liecināt par patiesību, ko esam pieņēmuši. Taču mums ir jāzina, ko apliecināt. Apliecināšana koncentrējas ap 5 jomām. Pirmkārt, ko Dievs caur Kristu ir paveicis izpērkot mūs. Otrakārt, ko Dievs caur vārdu un svēto garu ir paveicis mūsu labā caur jaunpiedzimšanu un svētā gara kristību. Treškārt, kas mēs esam Dievam tēvam. Ceturtkārt, ko Jēzus pašlaik dara mūsu labā, sēdināts pie tēva labās rokas, kur viņš vienmēr dzīvs būdams par mums iestājas. Vēstule Ebrejiem 7. nodaļa 25. pants. Piektkārt, ko Dievs spēj darīt caur mums, vai ko viņa vārds spēs darīt tad, kad tas tiks izrunāts. Tu nevari apliecināt to, par ko tu neko nezini. Ja tu esi liecinieks tiesas zālē, tad tavs vienīgais pierādījums ir tas, ko tu pats esi redzējis un dzirdējis. Tavs viedoklis netiks uzskatīts kā pierādījums. Tāpat arī tas, ko tu personīgi zini par kungu Jēzu Kristu un kas tu esi viņā, būs noteicošais. Daudzi cilvēki pazīst Jēzu kā personīgu glābēju, taču viņi nezina, kādas priekšrocības tiem pieder viņā. Tie cilvēki, kuri zina, kas viņi ir Kristū un izmanto viņiem dotās priekšrocības, savā kristieša dzīvē būs uzvaroši. Studējot Bībeli, lasi jauno derību, galvenokārt draudzei rakstītās vēstules, un pasvītro ar sarkanu krāsu visas rakstu vietas, kurās ir pieminēta frāze viņā, Kristū un kurā. Tad, kad tu tās atrodi, sāc apliecināt, tas esmu es un tas man pieder. Es galvoju, ka sekojot šim piemēram, pēc neilga laika tava dzīve būs pavisam citādāka. Mēs necenšamies iegūt izpirkšanu, tā jau tagad mums pieder. Vēstule Efeziešiem 1. nodaļa 7. līdz 8. panti. Mums tā nepiederēs kaut kad nākotnē, tā jau tagad mums pieder. No kā mēs esam izpirkti? Parasti cilvēki saka, es esmu izpirkts no grēka. Jā, tā ir daļa no izpirkšanas, bet ne tuvu tās pilnā nozīme. Vēstulē Galatiešiem 3. nodaļā 13. pantā rakstīts: Kristus mūs ir izpirkts no bauslības lāsta, pats mūsu vietā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts: nolādēts ik viens, kas pakārts pie koka. Mēs esam izpirkti no bauslības lāsta. Jaunajā derībā bauslība ir attiecināta uz Bībeles pirmajām 5 grāmatām. Dievu bauslības pārkāpšanas lāsts vai sods iedalās 3 daļās – nabadzība, slimība un otrā nāve. Taču Kristus mūs ir izpircis no nabadzības lāsta, viņš mūs ir izpircis no slimības lāsta un viņš mūs ir izpircis no garīgās nāves lāsta. Daži cilvēki uzskata, ka materiāla vai finansiāla svētība bija apsolīta tikai ebrejiem, bet vēstulē Galatiešiem 3. nodaļā no 13. līdz 14. pantā teikts: Kristus mūs ir izpircis no bauslības lāsta, pats mūsu vietā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts: nolādēts ik viens, kas pakārts pie koka, lai Ābrahamam dotā svētība varētu nākt par pagāniem Kristu Jēzu, un mēs caur ticību saņemtu gara apsolījumu. Ābrahama svētība bija trīsdaļīga. Pirmkārt, tā bija materiāla, finansiāla svētība. Otrkārt, tā bija fiziska svētība. Treškārt, tā bija garīga svētība. Jaunajā derībā Jāņa 3. vēstulē 1. nodaļā 2. pantā teiktais apstiprina to, ka Dievs vēlas mums dot finansiālu, fizisku un garīgu labklājību. Mīļotais, es tev novēlu, lai tev visnotaļ labi klājas un ir laba veselība, kā tas jau ir tavai dvēselē. Es biju tik ļoti sajūsmināts, to atklājot, ka nespēju pat gulēt. Es sāku atcerēties arī citas raksturvietas, un svētais gars man sacīja: vai tad Dievs nav ielicis visu šeit? Vai tad psalmos nav teikts, ka Dievam pieder pasaule un viss tās pilnums? Vai tad Bībelē nav teikts, ka zelts un sudrabs un kustoņi 1000 kalnos pieder kungam? Kam Dievs to visu radīja? Bībelē teikts, ka Dievs radīja pasauli un visu tās pilnumu. Tad viņš radīja Ādamu un sacīja: Ādam, es tev dodu varu pār šo visu, pār kustoņiem 1000 kalnos, par sudrabu un zeltu, par pasauli un visu tās pilnumu.
Kādēļ tas tagad pieder vēlnam un viņa sekotājiem? Tāpēc, ka Ādams uzmeta Dievu. Viņš padevās vēlnam un Sātans kļuva par šīs pasaules dievu. Jaunajā derībā viņš tiek saukts par šīs pasaules dievu. 2. vēstule korintiešiem 4. nodaļa 4. pants. Bet Jēzus, pēdējais Ādams, 1. vēstule korintiešiem 15. nodaļa 45. pants, atnāca, lai izpirktu mūs no Sātana rokas. Vēstulē romiešiem 5. nodaļā 17. pantā ir teikts: lai gan viena cilvēka pārkāpumu dēļ nāve caur šo vienu sāka valdīt, cik daudz vairāk tie, kas caur šo vienu cilvēku, Jēzu Kristu, žēlstības pārpilnību un taisnības dāvanas saņēmuši, valdīs dzīvībā. Veimuta Bībeles tulkojumā ir teikts: tie, kuri saņem Dieva pāri plūstošo žēlstību un taisnošanas dāvanu, dzīvē valda kā karaļi, caur vienu Jēzu Kristu. Tas nozīmē, ka mums ir vara pār savu dzīvi, mums ir jāvalda, nevis jāļauj kādam citam valdīt par mums. Apstākļiem nevajadzētu valdīt par mums, mums ir jāvalda par apstākļiem. Nabadzībai nevajadzētu valdīt par mums, mums ir jāvalda par nabadzību. Slimībai nevajadzētu valdīt par mums, mums ir jāvalda par slimību. Mums ir jāvalda šajā dzīvē kā karaļiem Jēzu Kristu, caur kuru mums ir dota izpirkšana. Vēstule Galatiešiem 3. nodaļā 29. pantā ir teikts: un ja jūs piedarat Kristum, jūs esat Ābrahāma pēcnācēji, mantinieki pēc apsolījuma. Un tās pašas nodaļas 7. pantā ir teikts: tātad arī tie, kas tic, ir Ābrahāma dēli. Paldies Dievam, Ābrahāma svētība ir mana. Vai Dievs radīja kustoņus, sudrabu un zeltu uz šīs zemes vēlnam un viņa sekotājiem? Mēs zinām, ka Dievs mīl grēciniekus, bet vai viņš mīl grēciniekus vairāk nekā savus bērnus? Nē, viņš to visu radīja, lai viņa cilvēki varētu to izbaudīt. Viņš vēlas mums pašu labāko. Jēzus, kurš nāca, lai mūs iepazīstinātu ar Tēvu, sacīja: ja nu jūs, ļauni būdami, saviem bērniem dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūsu debesu Tēvs dos tiem, kas viņu lūdz. Mateja 7. nodaļa 11. pants. Cik daudz vecāki vēlas, lai viņu bērni būtu slimi un dzīves nomocīti, bez dzīvošanai nepieciešamajām finansēm? Neviens to nevēlas saviem bērniem. Dievs caur Kristu Jēzu mums ir devis labklājību. Kungs man reiz sacīja: vairs nelūdz no manis naudu, tev manā vārdā ir dota autoritāte. Es jau esmu devis zeltu, sudrabu un kustoņus uz 1000 kalniem. Tā vietā, lai lūgtu to no manis, saki: Sātan, novāc savas rokas no manas naudas, pieprasi to, kas tev ir vajadzīgs. Es atbildēju: kungs, kā tieši, lai es to daru? Viņš teica: ja tev šonadēļ ir vajadzīgi $200, tad saki: Sātan, novāc savas rokas no manas naudas, es šonadēļ pieprasu $200. Nobijies un trīcēdams, es pamēģināju. Dievs pieļaus mazliet neticības tad, kad tu visu vēl pilnībā nesaproti. Taču vēlāk viņš no tevis sagaidīs vairāk. Dodoties uz nākamo draudzi, kurā man vajadzēja sludināt, es teicu: kungs, ja es saņemšu to, kas man ir vajadzīgs, tas nozīmēs, ka šis princips darbojas, jo pēdējo reizi, kad šeit sludināju, es saņēmu tikai apmēram $60 nedēļā. Es pieprasīšu ticībā tādu summu, kādu zinu, ka viņi uzskatīs par neiespējamu. Nekad neierobežo savu ticību tikai ar to, kas ir iespējams. Tici arī par neiespējamo. Es sacīju: Sātan, novāc savas rokas no manas naudas, es šonedēļ pieprasu $150. Man tur bija jābūt tikai 1 nedēļu, bet beigās sanāca, ka es tur atrados 10 dienas. Tāpēc es sacīju: kungs, es pieprasu $200 par šīm 10 dienām, un Sātan, novāc rokas no manas naudas. Līdz šim brīdim es biju nabadzības pārņemts, taču tad, kad mācītājs pasniedza ziedojumus, es saņēmu $240. Pēc tam es devos atpakaļ uz citām draudzēm, kurās jau iepriekš biju sludinājis. Es sludināju par labklājību un, izmantojot šo principu, saņēmu 2 reizes vairāk no šīm draudzēm nekā pirmajā reizē, kad tur atrados. Paldies Dievam, es neesmu zem lāsta, jo Jēzus ir mani izpircis. Kādas dziesmas piedziedājumā ir teikts: slimības vietā man ir veselība,
Nabadzības vietā labklājība, jo Jēzus ir mani izpircis. 3. nodaļa – pozitīva apliecināšana. Patiesi es jums saku, ja kāds šim kalnam teiks, celies un meties jūrā, un kas nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks tas, ko viņš saka, tad viņam tas arī notiks. Marka 11. nodaļa 23. pants. No tā, ko cilvēks saka, var noteikt to, vai viņa ticība ir pareiza vai nepareiza. Ja viņa apliecināšana ir nepareiza, viņa ticēšana ir nepareiza. Ja viņa ticēšana ir nepareiza, tad viņa domāšana ir nepareiza. Ja viņa domāšana ir nepareiza, tad tas ir tāpēc, ka viņa prāts nav atjaunots ar Dieva vārdu. Es nespēju saprast, kā cilvēks var domāt, ka saņems palīdzību no Dieva, neiesaistot šajā procesā viņa vārdu. Dievs darbojas roku rokā ar savu vārdu. Mums viņa vārds būtu jāciena tikpat lielā mērā, kā mēs cienītu Jēzu, ja viņš savā miesā būtu kopā ar mums uz zemes. Reiz es sludināju kādā pilsētā, mācītājiem, kurš mani uzņēma, piezvanīja kāds kalpotais no citas denominācijas. Es atrados tajā pašā telpā un dzirdēju sarunu. Šis cilvēks bija neapmierināts ar sprediķi, kuru bija sludinājis iepriekšējā vakarā. Mācītājs, kurā draudzē es kalpoju, teica, es dzirdēju viņa sprediķi un visu, ko viņš sludināja, ir atrodams Bībelē. Otrs kalpotais uz to atbildēja, taču mēs tā neticam. Tas nozīmē, ka jūs neticat Bībelē, mans draugs atteica. Esmu šādu sludinājis jau 25 gadus, un pareizi vai nepareizi, bibliski vai nebibliski, es neko netaisos mainīt, šis kalpotais atbildēja. Nākamajā sapulcē, kuru vadīju, vienu no svētdienas skolas skolotājām bija aizvainota par kaut ko, ko mācītāja brālis kādā dievkalpojumā bija sludinājis. Šī iemesla dēļ viņa sāka zvanīt draudzes ganam. Reiz viņa piezvanīja viņam 3 naktī. Viņa viņam zvanīja arī par maniem sprediķiem. Viņa jautāja, brāli, vai tu guli? Viņš atbildēja, protams, māsa, šajā laikā visiem saprātīgiem cilvēkiem būtu jāguļ. Viņa teica, vai tu piekrīti tam, ko brālis Hēgens sacīja savā sprediķī? Protams, viņš atbildēja, un es jau vairāk kārt esmu tev skaidri sacījis, ka tas ir saskaņā ar Dievu vārdu, un pat neņem vērā to, cik miegains es pašlaik esmu, es tev varētu nosaukt 25 rakstu vietas par šo tēmu. Cik rakstu vietas tu varētu nosaukt? Laikam nevienu, viņa sacīja, bet es vienkārši nespēju to pieņemt. Viņš atbildēja, es tev saku, ka tas ir bībeliski, un es vēlos, lai tu beigtu man zvanīt 2, 3 un 4 no rīta. Tas ir bezjēdzīgi. Varbūt tu nevari aizmigt, bet es varu, un es tev nepateikšu neko citu kā to, ko jau iepriekš esmu teicis. Ja tu nevari pieņemt to, kas ir rakstīts Bībelē, tad neviens tev nespēs palīdzēt. Viņa sacīja, es esmu bijis svētdienas skolotāja jau 21 gadu, un es par to vienmēr esmu mācījusi citādāk. Es esmu izaudzinājusi savus bērnus mācot Bībeli šādā veidā, un bībeliski vai nebībeliski es palikšu pie tā, ko esmu darījusi līdz šim. Dievs mums ir devis savu vārdu, lai mēs varētu sakārtot savu domāšanu. Ja mana domāšana ir pretrunā Dieva vārdam, tad es pavisam noteikti mainīšu to, kā es domāju. Parasti tad, kad tiek izmantots vārds apliecināšana, mēs iedomājamies par grēku un kļūdu, taču tā ir tikai apliecināšanas negatīvā puse. Apliecināšanai ir arī pozitīvā puse, un par to Bībele māca daudz vairāk. Apliecināšana, kā jau iepriekš noskaidrojām, nozīmē apstiprināt to, kam mēs ticam. Dievs ar savu vārdu darbojas caur mums tad, kad mēs to izrunājam. Jēzus teica, ejiet un māciet. Vārds ir mūsos, taču ja mēs neizrunāsim, mēs neko nesasniegsim un mūsu lūgšanas būs neefektīvas. Piemēram, ja kāds ir pazudis, tu lūdzot par viņu glābšanu, izniekotu savu laiku, ja neviens neaiznestu līdz viņam Dievu vārdu. Ja tikai lūdzot vien mēs varētu cilvēkus izglābt, tad mums nevajadzētu sūtīt misionārus, lai viņi sludinātu vārdu. Mēs ar lūgšanām varētu panākt, ka visi pagāni aiziet uz debesīm, taču svētais gars un tēvs darbojas tikai kopā ar vārdu. Jēzus sacīja Marka evaņģēlija 16. nodaļā no 15. līdz 20. panti. Un viņš tiem sacīja, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai.
kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet kas netic, tas tiks pazudināts. Bet tiem, kas tic, ies līdzi šādas zīmes. Manā vārdā tie izdzīs dēmonus, runās jaunās mēlēs, tie ņems rokās čūskas, un pat ja tie dzers indi, tā tiem nekaitēs. Neveseliem tie rokas uzliks, un viņi atlaps. Kungs Jēzus pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie Dieva labās rokas. Bet viņi izgāja un sludināja it visur, un kungs darbojās līdzi un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Ievēro to, ka kungs apstiprināja vārdu. Viņš nedarīja neko, līdz nesāka mācīt vārdu. Zīmes neseko cilvēkiem, tās seko vārdam. Runā vārdu un zīmes sekos pašas par sevi. Pēdējā draudzē, kuru ganīju, es biju ļoti norūpējies par to, ka manai kalpošanai neseko pietiekami daudz zīmju. Es nošķīros no pārējiem un dienu pēc dienas lūdzu sakot kungam. Cilvēki ik pa laikam tiek izglābti, dziedināti un piepildīti ar svēto garu, bet ne daudzi, nav pietiekami daudz zīmju, kas sekotu. Kungs man atbildēja: Tu esi lūdzis, lai es apstiprinu savu vārdu un lai zīmes seko. Tev tikai ir jāsludina vārds, un es to darīšu. Ja tu sludināsi vārdu, tad zīmes sekos. Ja zīmes neseko, tad tu nesludini vārdu. Tas mani nošokēja. Es gandrīz vai jūtos aizvainots. Es teicu: Kungs, tu zini, ka es vienmēr esmu turējies pie vārda. Viņš sacīja: Pārbaudi, vai tas, ko tu sludini, ir mans vārds. Es sāku izskatīt savus sprediķus, un man par lielu pārsteigumu es sapratu, ka esmu sludinājis apmēram 60% vārdu, 30% tradīciju un 10% neticību. Es sāku mainīt to, kā es izteicos, un dažkārt sprediķa vidū es pat apstājos un sacīju: Nē, tā ir neticība, mīļie, es ņemu to atpakaļ, vai tā ir tradīcija, es to neteikšu. Daži sacīja: Bet mēs pilna evaņģēlija aprindās jau 30 gadus esam to teikuši. Es atbildēju: Taču tā ir tradīcija, un Dievs to neapstiprinās ar zīmēm. Drīz vien mēs pamanījām zīmes, un es sapratu, ka jo vairāk es sludinu vārdu, jo vairāk zīmes es saņemu. Tev ir jāzina, kas tu esi Kristū, lai tu kļūtu par veiksmīgu kristieti. Tad, kad tu to zini un tava domāšana saskan ar to, ko tu zini, un tu tici un apliecini to, tad tev viss izdosies. Kā jau iepriekšējā nodaļā minēju, atrodi visas rakstu vietas, kurās ir izmantoti vārdi viņā un kurā. Šīs rakstu vietas ir atrodamas manā mini grāmatā Viņā, un sāc apliecināt: Tieši tas es esmu. Tu pamanīsi, kā tava dzīve izmainīsies. Cilvēki man ir teikuši: Es jau esmu izlasījis visas šīs raksturvietas, bet tās man nešķiet patiesas. Es vienmēr atbildu: Vai tu tās esi apliecinājis? Kāda sieviete sacīja: Jā, bet tās nedarbojas manā dzīvē. Es sacīju: Dievs ir teicis, ka tās ir patiesas. Jā, bet es zinu, ka tā nav, viņa atbildēja. Zini, es sacīju, tādā gadījumā vai nu tu, vai Dievs melo. Viņš saka, ka tā ir, un tu saki, ka tā nav. Varētu teikt, ka tu pašlaik skaties Dievam sejā un saki: Tu esi melis, tavs vārds ir meli, tas nav patiesi. Sāc apliecināt, ka tā ir tāpēc, ka Bībele tā saka. Viņa turpināja pie sevis murmināt: Jā, bet es zinu, ka tā nav. Kā šādi cilvēki jebkad var kļūt uzvaroši? Cilvēki ir dažādi. Būs tādi, kuri nepieņems to, kas teikts Bībelē. Daži neticēs pat tad, kad tas notiks. Izmaiņas sāksies tad, kad tu ticēsi un domāsi saskaņā ar Dievu vārdu. Tad, kad tu apliecināsi, runāsi, teiksi, apstiprināsi, liecināsi par to, ko saka Dieva vārds, tieši tas visu izmainīs. Vairākās rakstu vietās nav lietoti vārdi viņā, kurā vai Kristū, taču tajās ietverts tas, kas mums pieder viņā. Piemēram, vēstulē Kolosiešiem 1. nodaļā 13. pantā ir teikts: Viņš mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savā mīļotajā dēla valstībā. Viņā mēs esam atbrīvoti no tumsas varas, jo vārds viņš šajā rakstu vietā ir attiecināts uz Dievu.
Izlasīsim arī 1. Jāņa 4. nodaļu 4. pantu. Bērniņi, jūs esat no Dieva un tos esat uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Līdzīga vēsts ir atrodama arī vecajā derībā, Jesejas grāmata 41. nodaļā 10. pantā. Nebaidies, jo es esmu ar tevi. Nebīsties, es esmu tavs Dievs, es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu, ar savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu. Jaunajā derībā vēstulē romiešiem 8. nodaļā 31. pantā mēs lasām: ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Šis ir pats labākais iemesls, kāpēc mums nav jābaidās, jo Viņš ir ar mums un mūsos. Dažkārt, cenšoties palīdzēt citiem, mēs sakām: pats tumšākais brīdis ir tieši pirms rītausmas, vai neuztraucies, viss būs labi. Taču Dievs mums ir devis pašu labāko iemeslu, lai nebaidītos. Atkal un atkal mēs lasām Dieva vārdā: nebaidies. Dievs sūtīs ziņu caur praviešiem: nebaidies. Jēzus, uzzinot, kā Jaīra meitiņa ir mirusi, sacīja viņam: nebīsties, tici. Lūkas evaņģēlija 8. nodaļa 50. pants. Ja Dievs sacītu nebaidies un neko vairāk, tad es varētu teikt: es nespēju. Bet ievēro, kā viņš turpina: jo es esmu ar tevi. Jesejas grāmata 41.10. Vai ir iespējams ticēt tam, ka viņš ir ar tevi un joprojām baidīties? Nē. Vai ir iespējams ticēt, ka viņš ir tevī un joprojām baidīties? Nē. Ja tu baidies, tad tas ir tāpēc, ka tu šaubies. Jā, kāds varētu teikt, bet tu nesaproti, es esmu tik vājš. Dievs teica: es tevi stiprināšu. Jā, bet tu nesaproti, es jūtos tik bezpalīdzīgs. Dievs teica: es tev palīdzēšu. Lūdz Dievu par mani, lai es izturu līdz galam. Dievs teica: es tevi uzturēšu. Paldies Dievam, ka mēs jau esam saņēmuši savu atbildi. Nebaidies, jo es esmu ar tevi. Jesejas grāmata 41. nodaļa 10. pants. Mūsu apliecināšana var būt: Dievs ir ar mani. Jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. 1. Jāņa vēstule, 4. nodaļa, 4. pants. Mēs bez bailēm varam teikt: Dievs tagad ir manī. Tavā priekšā pašlaik var būt kāds uzdevums, kas šķiet neiespējams. Tā vietā, lai sacītu, cik neiespējams tas ir, vērs savu skatu uz viņu un saki: Dievs tagad ir manī. Tu ieraudzīsi, kā tava ticības apliecināšana iedarbinās viņu darboties tavā vietā. Tu vari dzīvot bez bailēm, zinot, ka lielāks ir tas, kas ir tevī, nekā jebkādi spēki, kas varētu sacelties pret tevi. Šai vajadzētu būt tavai nemainīgai ticībai. Bez apliecināšanas nav ticības. Apliecināšana ir ticības izpausme. Ticība, tāpat kā mīlestība, nāk no sirds, jeb gara. Bez vārdiem vai darbiem nav mīlestības. Tu nevari pierunāt cilvēkus mīlēt vai nemīlēt. Mīlestība nāk no sirds. Ticība ir no gara, un bez apliecināšanas nav ticības. Līdz ar apliecināšanu pieaug ticība. Ticīga cilvēka ticības apliecināšana spēj paveikt vairākus uzdevumus. Pirmkārt, tā atklāja tavu pozīciju, garīgi un dabīgi. Otrkārt, tā tavā dzīvē noliek robežas. Tu nesaņemsi vairāk par to, ko esi teicis. Ja tu esi teicis, ka nevari, tad tu nevarēsi. Bet ja tu esi teicis, ka vari, tad tu varēsi. Iemesls, kāpēc lielākā daļa kristiešu ir vāji, pat ja viņi ir dedzīgi, ir tāds, ka viņi nekad nav bijuši pietiekami droši, lai atzītu to, ka viņi ir Kristū. Kā to izdarīt? Pirmkārt, tev ir jāsaprot tas, ka Dievs tevi redz un tas jāapliecina. Rakstu vietas par šo galvenokārt ir atrodamas draudzēji rakstītajās vēstulēs. Tad droši apliecini to, ko vārds saka par tavu pozīciju Kristū. To darot, tava ticība pieaugs. Atceries, ka ticība nekad nebūs lielāka par tavu apliecināšanu. Tava patstāvīgā apliecināšana par tavām un tēva attiecībām
par darbu, ko Jēzus pašlaik debesīs dara tavā labā, un to, ko Svētais Gars dara tevī un caur tevi, veidos pozitīvu ticības dzīvi. Tu vairs ne no kā nebaidīsies. Tu nebaidīsies no Sātana un viņa darbiem. Tu uz dzīvi skatīsies ticības pilns un ar uzvarētāju attieksmi. Taču tu nekļūsi par uzvarētāju, kamēr nesāksi apliecināt, kā tu tāds jau esi. Ja tu pirms sāk ticēt par to, ka tu jau tāds esi, gaidīsi, līdz kļūsi par uzvarētāju, tev nekas nesanāks. Tev ir jāapliecina, ka tu tāds esi, pirms tu kļūsti par tādu. Ticības apliecināšana rada realitāti. 4. nodaļa. Pareiza apliecināšana. Durvis uz pārdabisko. Bībelē ir ietvertas Dieva domas, un, protams, ka Dieva domas atšķiras no cilvēku domām. Bībelē, Jesejas grāmatas 55. nodaļā ir teikts, Jesejas grāmata 55. nodaļa no 8. līdz 9. panti. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu gaitas nav manas gaitas, saka kungs. Cik augstākas debesis pār zemi, tik augstākas ir manas gaitas par jūsu gaitām, un manas domas par jūsu domām. Iespējams, ka tu ar savu dabīgo prātu nevienmēr sapratīsi visu, kas ir teikts Bībelē, jo tavs prāts nav atjaunots, taču vārds tik un tā darbojas. Tas darbojas tad, kad to izrunājam vai izlūdzam. Marka evaņģēlijā 11. nodaļā 22. pantā ir teikts: Ticiet Dievam, lai jums ir tāda ticība, kāda ir Dievam. Tālāk 23. un 24. pantā mēs lasām: Patiesi es jums saku, ja kāds šim kalnam teiks, celies un meties jūrā, un kas nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks tas, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tādēļ es jums saku, visu, ko jūs lūdzat vai prasāt, ticiet, ka jums to saņemsiet, tad tas jums arī būs. Paplašinātajā Bībeles tulkojumā ir teikts: šī iemesla dēļ es jums saku, visu, ko jūs lūgšanā prasiet, ticiet, uzticieties un esiet pārliecināti, ka tas jums tiek piešķirts un jūs to saņemsiet. Vislabākās lietas tavā dzīvē notiks tad, kad tu sāksi dzīvot un darboties garīgajā realitātē. Jā, pastāv garīgā realitāte, kurā tu vari ieiet. Tavs intelekts un fiziskās maņas cīnīsies pretī tad, kad tu spērsi soļus, lai nonāktu šajā realitātē, jo tad, ja dabiskais prāts nav atjaunots ar Dievu vārdu, tas vēlēsies tevi paturēt dabiskajā realitātē. Kungs man reiz teica: tik daudzi tikko ir pieskārušies garīgajai realitātei. Jā, tu tajā nokļūsti uz īsu brīdi tad, kad tiecies piepildīts ar Svēto garu un sāc runāt mēlēs. Bet kāpēc neiet tālāk? Jā, dodies dziļāk manās lietās. Vari būt droši, ka katrā tavā vēlme tiks piepildīta un tu varēsi izbaudīt Dieva pilnību. Nepareiza apliecināšana ir sakāves un Sātana pārākuma apliecināšana. Runājot par to, kā velns tev liek šķēršļus, kas tevi attur no izdošanās, par to, kā viņš tevi tur slimībā, tu apliecini sakāvi. Šāda apliecināšana pagodina velnu. Mūsu apliecināšanai vajadzētu liecināt par patiesību, kurai ticam. Es atceros kādu sievieti, kura dalījās ar savu liecību vienā no maniem dievkalpojumiem. Velns šonedēļ bez mitas ir dzinies pēc manis, lai slavēts viņa svētais vārds. Es zinu, ka viņa šo frāzi izteica netīšām un patiesībā nevēlējās slavēt velnu, taču viņa slavēja velnu ar to, ka viņa runāja par viņu. Kādā sanāksmē es reiz dzirdēju runājumu kādu Latvijas pilna evaņģēlija misionāru. Kaut arī viņam nācās saskarties ar lielām vajāšanām, kas nāca no kādas citas denominācijas, viņš tomēr dalījās tikai ar labajām ziņām. Viņš nerunāja par vajāšanām un grūtībām, ar kurām viņam nācās cīnīties tajā valstī. Kad kādi citi kalpotāji viņam jautāja par to, vai viņš tiek vajāts tikpat lielā mērā kā citi, par kuriem viņi bija dzirdējuši, viņš atbildēja: man nepatīk runāt par velna darbiem, man nepatīk lielīties ar velnu. Viņam bija taisnība. Nepareiza apliecināšana slavē velnu. Šāda apliecināšana izsūc no tevis dzīvību. Tā sagrauj tavu ticību, tā patur tevi saistītu.
apliecināšana, kuras pamatā ir tavas sirds ticība, pavisam noteikti sakaus vēlnu ikvienā cīņā. Tu ar savu muti dosi varu par savu dzīvi vai nu Dievam vai vēlnam. Kā jau iepriekš runājām, lai saņemtu glābšanu, tu apliecini Jēzu kā kungu par savu dzīvi, Romiešiem 10:9. No tā brīža viņš sāk valdīt par tevi un tavu dzīvi. Taču tad, kad tu apliecini Sātana spējas iejaukties tavā dzīvē, pat tad, ja tu esi kristietis, tu dod Sātanam varu pār sevi. Viņš ir šis pasaules dievs, un viņš ievāksies tavā dzīvē, ja tu viņam to atļaus. Iespējams, ka tas notiks zināšanu trūkuma dēļ, vai tā ir neapzināta piekrišana, taču viņš nespēja valdīt bez tavas atļaujas. Tad, kad Sātanam ir vara pār tevi, tu būsi piepildīts ar nespēku un bailēm, tāpēc neapliecini bailes. Jā, bet ko darīt, ja esmu nobijies? Kāds varētu jautāt. Patiesībā, tu pa īstam esi nobijies tikai tad, ja tu padodies bailēm, jo Bībelē ir teikts, ka Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. 2. vēstule Timotejam 1. nodaļa 7. pants. Bailes nenāk no tavas iekšienes, tās nāk no ārpuses, tās nāk no ienaidnieka. Bībelē teikts, ka tev ir dots spēka gars, tāpēc tu to vari apliecināt. Tad, kad tu sāksi to apliecināt, tas sāks valdīt pār tevi. Ņem vērā to, ka cilvēki var saslimt gan ar mentālām, gan ar fiziskām slimībām, un Dievs var dziedināt gan mentālās, gan fiziskās slimības. Taču mums ir jāiemācās nostāties pretīm ienaidniekam. Bībele mūs māca, tad nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretīm vēlnam, un tas bēgs no jums. Jākaba vēstule 4. nodaļa 7. pants. Es vienmēr esmu izturējies pret bailēm kā pret garu, tāpēc kā Bībelē 2. vēstulē Timotejam ir teikts, ka Dievs mums nav devis bailības garu, ļaunu garu. Bailēs ir mokas. Ja es tieku kārdināts baidīties, es vienmēr saku, bailes, es stājos jums pretī Jēzus vārdā, es izvēlos nebaidīties. Tad, kad es pirmo reizi sāku vingrināties tajā, manī bija iekšējā cīņa, jo bailes centās gūt virsroku. Taču tagad, ņemot vērā to, kā visus šos gadus esmu pretojies vēlnam, viņš vienmēr bēg prom tad, kad es sāku runāt. Cilvēkiem, kuri ir viegli aizkaitināmi, arī vajadzētu vingrināties pretoties vēlnam. Padodoties savām emocijām, tu atver durvis vēlnam. Un jo vairāk tu padodies, jo vairāk tavas dusmas sāks pieaugt un valdīt par tevi. Bet jo vairāk tu tām pretosies, jo vieglāk tev būs gūt uzvaru pār tām. Sākumā tev nebūs viegli valdīt par savām emocijām, taču ar katru reizi cīņa kļūs vieglāka un vieglāka. Tev ir jāsaprot, ka tu nevari garīgi pieaugt vienas dienas laikā. Garīgā izaugsme ir līdzīga fiziskai izaugsmei. Jo vairāk tu izmantosi Dievu vārdu, jo vairāk tu pieaugsi garīgi. Tas pats princips darbojas uz šaubām. Neapliecini savas šaubas. Tev nevajadzētu sevi ielaist šaubas tieši tāpat, kā tev nevajadzētu lietot narkotikas. Šaubas ir tikpat ļaunas, un ja tās ir ļaunas, tāpēc mums ar tām nevajadzētu būt nekā kopīga. Šaubas ir kontrabandas prece, šaubas nāk no vēlna. Daudzi cilvēki uzskata, ka apliecināt savas bailes vai šaubas nozīmē būt atklātam. Bet, ja tu esi glābts, tev nav jābūt šaubu pilnam. Sāc apliecināt to, kas tu esi Kristu. Tu esi ticīgais, jauns radījums. Izrunā to, tici tam un domā tā. Ja esi kārdināts un neviens no mums nav no tā pasargāts, tu vari pretoties vēlnam un viņš bēgs no tevis. Jēzus Kristus vārdā izvēlies nebaidīties un nešaubīties, un šie ienaidnieka, mokošie dvīņi pazudīs no tavas dzīves, bet, ja tu dosi tiem vietu sevī, tie tevi sakaus. Nestāsti citiem par to, ka vēlns tevi kārdināja šaubīties tieši tāpat, kā tu kaunētos runāt par to, ka esi kārdināts kaut ko nozagt. Tu zini, ka zagt un melot ir nepareizi, bet arī šaubieties ir nepareizi.
Nav jēgas runāt par to, kas no tā visa ir lielāks ļaunums, jo ja tas ir ļauns, tad mums ar to nav nekā kopīga. Tev nevajadzētu runāt par savām šaubām tieši tāpat, kā tev nevajadzētu runāt rupjus vārdus. Tā ir velna valoda. Pārtrauc runāt velna valodā un sāc runāt Dieva valodā. Dievs ir ticības Dievs, mēs esam ticības Dieva ticības bērni. Tev nav jāšaubās, jo tu neesi šaubīgais, tu esi ticīgais, tāpēc turpini ticēt. Atceries, ka Sātana spēju apliecināšana atturēs tevi no izdošanās un dos viņam varu pār tevi. Apliecinot šaubas, tu dod šaubām varu pār sevi, un tavas šaubas kļūs spēcīgākas. Apliecinot bailes, tu dod bailēm varu pār sevi, un tavas bailes kļūs spēcīgākas. Tādā veidā ienaidnieks tevi saistīs aizvien vairāk un vairāk. Taču, ja tu droši apliecināsi Tēva rūpes, apliecināsi viņa aizsardzību, apliecināsi Dievu vārdu, tu gūsi virsroku pār sātanisko ietekmi. Tad, kad tu apliecini savas šaubas, bailes, vājumu un slimību, tu apliecini to, ka Dieva vārds ir nepatiess. Taču Bībele apliecina, ka ar Kristus brūcēm mēs esam dziedināti. 1. Pētera 2:24. Ja tu apliecināsi savu slimību tā vietā, lai apliecinātu to, ka viņš to paņēma uz sevis, tava situācija nemainīsies. Bet tad, kad tu sāksi apliecināt to, ka viņš to ir paņēmis prom no tevis, tu piedzīvosi dziedināšanu. Pārāk bieži tā vietā, lai pieņemtu Dieva vārda liecību, mēs pieņemam mūsu dabīgo maņu liecību. Kas ir teikts Dieva vārdā? Tu vari uzdot šo jautājumu par jebkuru tēmu. Ko Dieva vārds saka par slimību? Mateja 8. nodaļā 17. pantā ir teikts: Viņš uzņēma mūsu kaites un nesa mūsu sērgas. Tavai gribai un tavai ticībai ir liela ietekme uz tavu dziedināšanu. Ja tu netici vai nevēlies tikt dziedināts, Dievs tev neuzspiedīs dziedināšanu. Tev ir teikšana par savu dziedināšanu. Dievs neies pretī tavai gribai. Paskatīsimies uz šo no dabīgā viedokļa. Ārsti nevar palīdzēt, ja pacients nesadarbojas. Ārsts var izrakstīt recepti, bet ja pacients izvēlās nelietot zāles, tas nepalīdzēs. Ja dabīgs ārsts nespēj tev palīdzēt bez tavas sadarbības, kā gan garīgais ārsts varēs tev palīdzēt? Dievam ir nosacījumi, pēc kuriem viņš darbojas, un pat tie, kuriem viņš dod dziedināšanas kalpošanu, nevarēs uzspiest nevienam dziedināšanu. Cilvēkam, par kuru lūdz, ir jāizvēlās sadarboties. Daži domā, ka tiks dziedināti arī tad, ja paši netic, bet tā vietā kāds cits pār viņiem ir lūdzis ticības lūgšanu. Dziedināšana, kas ir saņemta pateicoties kāda cita ticībai, nebūs paliekoša. Es esmu redzējis cilvēkus, kuri šādā veidā tiek īslaicīgi dziedināti, bet, lai iegūtu paliekošu rezultātu, tev jālieto sava ticība. Tev ir jāizmanto Dieva vārds, lai tā darbotos. Kamēr tu turēsies pie vājuma, slimības un sāpju apliecināšanas, tev būs jācīnās ar šīm problēmām. Tu vari uzmeklēt kādu ticības pilnu cilvēku, kurš lūgs par tevi, taču tam nebūs nekāda labuma, jo tava neticība iznīcinās viņa ticības rezultātu. Tā ir patiesība, ka jaunpiedzimušus kristiešus uz brīdi var nest citu ticība, taču pienāks laiks, kad viņiem nāksies spērt savus soļus. Tāpēc daži spēj saņemt un vēlāk pazaudēt savu dziedināšanu. Ir vairāki gadījumi, kuros cilvēki tika dziedināti, jo viņi atradās ticības atmosfērā, piemēram, lielās sanāksmēs, bet tad, kad viņi ir vieni paši, Sātans izmantoja viņu neticību un slimība atgriezās. Daudziem cilvēkiem nav ticības, jo viņi ar savu lūgšanu izrunā sevi no tās. Kādā veidā? Viņi sāk pieminēt katru savu grēku un kļūdu, ko vien spēj atcerēties, un lūgšanas beigās viņi ir pazaudējuši jebkādu ticību un sāk nepareizi apliecināt, jo ir zem nosodījuma sajūtas. Ticīgais, kurš vienmēr runā par saviem grēkiem un kļūdām, nemitīgi tās apzināsies.
Bet Bībelē ir teikts, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 9. pants. Kāpēc, lai mēs turpinātu sev un citiem atgādināt par grēkiem un kļūdām, kuras Dievs jau ir piedevis un aizmirsis? Tad, kad tu esi Dievam izsūdzējis savu grēku, tad Dievs tevi redz tā, it kā tu vispār nebūtu grēkojis. Ja Dievs nevēlas atcerēties tavu izdarīto grēku, kāpēc, lai tu gribētu? Un nav pieklājīgi viņam atgādināt, jo viņš jau ir teicis, ka neatceras neko, ko tu esi darījis nepareizi. Ko tev vajadzētu apliecināt? Apliecini to, ko Dievs saka par tavām kļūdām. Apliecini, ka viņš tev ir piedevis, ir tevi šķīstījis un aizmirsis izdarīto. Apliecini, paldies Dievs, arī es aizmirsīšu. Es stāvu tavā klātbūtnē tā, it kā es vispār nebūtu grēkojis. Ja velns cenšas tev atgādināt par tavu grēku, saki, jā, es to izdarīju un tas bija nepareizi, bet 1. Jāņa 1.9 ir teikts, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Dievs man ir piedevis un es viņam par to pateicos. Iespējams, ka sākumā tu neko nejutīsi, bet turpini apliecināt. Tas var šķist grūti, jo tu tik ilgi esi devies nepareizajā virzienā, taču pienāks brīdis, kad tu jutīsies labi. Tāda ir pareiza apliecināšana, tāda ir pareiza ticēšana, tāda ir pareiza domāšana. Neatkarīgi no tā, cik ilgi kāds par tevi lūdz, vārds nevarēs darboties tavā labā, kamēr tu rīkosies pret vārdu. Taču tad, kad tu rīkosies saskaņā ar to, tas darbosies tavā labā.